Tātad, esiet sveicināti. Šī ir otrā daļa. Pirmajā daļā es jums iemācīju salikt līdz šejienei. Ja jūs tagad esat pirmo daļu ja jūs neesat pirmo daļu noskatījušies, iesaku nostīties, jo jūs noteikti nezināsiet, kā tikt līdz šādai pozīcijai. Tātad, bet tie, kas ir noskatījušies pirmo daļu un vēlas turpinājumu, tie droši skatās šo. Tātad, šī strīpa ir jātur horizontāli, nevis vertikāli, bet horizontāli. Augšā un izdaram atkal algoritmu. Lūk tā. Tātad. Un jums ir salikts krusts. Tālāk. Šis algoritms, ko viņš izdarīs, jums ir jāsaliek visi sarkanie. Ja? Un ko viņš izdarīs? Viņš paņems un visus šos 3, izņemot labo apakšējo, viņš pagriezīs pulksteņa rādītāja virzienā pa vienu uz priekšu. Piemēram, šis ten sarkanais būs tur, dzeltenais tur un zaļais tur. Šeit būs zilais tur, dzeltenais tur un sarkanais tur. Un tā visiem šiem 3, izņemot labo apakšējo. Ja mēs turēsim šitā, tad viņš nepagriezīs šo. Ja tu šitā, tad nepagriezīs to, un jums jāizdomā, kā turēt kubu, lai tikai viens būtu augšā. Tātad, šeit nebūs, te būs, nebūs un nebūs. Ideāli. Turam šādi kubu un izdaram algoritmu. Viņš ir ļoti vienkāršs, viens no vienkāršākajiem algoritmiem, un ceru atcerēsieties. Tātad, uz leju, augšā 1, 2, atpakaļ, 1, uz leju, 1 un atpakaļ. Un jums ir tikai viens salikts. Jūs viņu turat tajā pozīcijā, lai viņš nesajauktos. Lūk, šajā labajā, apakšējajā, un izdaram vēlreiz algoritmu. Ja jums nesanāk, izdariet to vēlreiz. Un jums ir salikta sarkanā puse. Apsveicu. Tālāk jums ir jāsaliek, lūk, šī ten līnija. Lai saliktu šo līniju, mēs meklējam tādus kā lukturīšus. Ka it kā šeit ir mašīna un šie ir 2 lukturīši naktī. Bet mums vajag tā, lai mašīna būtu kādā citā krāsā un lukturīši abi būtu vienādi, bet ne jau šādā krāsā. Meklējam tādu, lūk šeit, zils un šie abi vienādā krāsā. Mēs viņus turam aizmugurē un izdaram algoritmu. Tātad, šis algoritms vispār ir viens no grūtākajiem. Man liekas, pat viss grūtākais, bet, ja jūs iemācāties, nav nemaz tik traki. Labā puse uz leju, tātad, priekša pulksteņa rādītāja virzienā, atkal uz leju, un aizmugurē 1, 2. Tad labā atpakaļ, priekša atpakaļ, tad atkal uz leju labā. Tad 1, 2, un 1, 2. Un, kā redzat, ja jūs, piemēram, pagriežat šādi, jums ir jāsaliek tikai šie ten 3. Tātad, lai viņus saliktu, jums ir jāsameklē saliktā puse. Ja jums tādas nav, tad jūs turat kubu kā gribat. Tāpat arī tur, kur es jums nepateicu, kur jāmeklē lukturīši. Ja jums nav lukturīši, turat kubu kā gribat un, jā, un izdarat to algoritmu. Tātad, ja ir saliktā puse, tad mēs viņu turam aizmugurē, tāpat kā ar lukturīšiem, un izdaram algoritmu. Labā uz augšu, tā, tad tā. Tā, 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 tā un tā, tā. Nu, lūk. Un ko jūs izdarījāt? Jūs šos 3 samainījāt vietām. Šis ir šeit un šis būs šeit. Nu, lūk. Un jūsu kubs ir salikts. Ja jums neizdodas, izdariet algoritmu vēlreiz. Katrā gadījumā jūsu kubs pēc nepilnām 2 minūtēm būs salikts. Apsveicu! Spiediet like, subscribe un čau čau!